Tātad, kā riktīgi ir ar tām atslēgām? Nu, ar atslēgām ir tā. Ja tev ir viena atslēga, jā, tev ir tikai viena atslēga, jā. Tātad, kas var notikt? Jaucot ārā maināt bateriju, esi ļoti uzmanīgs. Iespējams, iekšā var arī pazaudēt IMO čipiņu, tad tu vairāk autiņu nevarēs iedarbināt, tev rādīs paneļa safe un būs tā kā, no start. Pagriežot aizdedz saslēgt, ar tu redzi, šobrīd tā, ka tu pagriez, viss ok, šķiļas dziesmā, viss tur strādā. Arī pults var nestrādāt, atkodēties nost, jā. Tas ir Audi, Volvo, Volkswagen, principā, VAG grupa skaidrs, PSA grupa, Citroen, Peugeot un tā tālāk, skatoties kāds automobīls. Un līdz ar to, ja ir viena, ar viņu kaut kas notiek, viss ir slikti. Tāpēc obligāti ir mums svarīgi, lai mums komplektiņā būtu vēl viena, jā, atslēdziņa, kuru mēs attiecīgi loģiski izgatavojam, kur šādi skaisti ar visu lentīti, tā, ka tu varētu kaut kur viņu arī kosacīt, jāsaka, uzkarināt, vai piešaut klāt kaut vai pie siksnas pieliec, kur ir tā te kramperi. Nu, vienalga, jā, tātad neizzaudēt, jā. Bet, ja tomēr pazūd, tad tev vienmēr ir rezervīta, no kuras tu vari jau uzkodēt ātri jauno atslēgu. Bet ir nianse. Ja tev ir vecā atslēga, tad tas ir daudz lētāk. Vienalga, kāda viņa būtu salauzta, izģukusi, galvs šeit, kaut kas te krīt vaļā, neturās, jā. Bet ja ar viņu var ielikt aizdedzē un pagriezt aizdedzi un attiecīgi veikt dzinēju iedarbināšanu, jā, un viss tur strādā, labi, kaut vai tev pults nestrādā, jā, piemēram. Pults nestrādā, nu nekas, tas nav nekas traks, saprot, ja tev nestrādā pults. Tas nebūtu būtiskākais, jā, šī gadījumā redzi, aiztaisas ciet, atveras vaļā, jā. O, skaisti, arī otru pamēģinām jaunās. Jo te bija tieši tāda situācija, ka pazuda viena, bija otra, bet viņa izrādās bija nederīga. Ja? Tāpēc, kad pēc automobīli arī pārbaudi vienmēr, vai abas atslēgas tam automobīlim der. Tobišķi, vai var ar pultīm atslēgt? Labi, varbūt nevar. Iespējams, baterija tukša. Ok, tas arī nekas. Vai var iedarbināt dzinēju? Tas ir ļoti svarīgi. Jo visu var uztaisīt, bet tad, kad nav nevienas atslēgas, tad ir tā kā uz trala izdevumi, tā tad jāvelk. Ja tev ir automāts aizvilkt īsti nevar, vai lēnu, vajadzīgs traus. Un, nu, ir bēdīgi ļoti, jā, tobišķi tāpēc obligāti, ja ir viena kaut kāda, vienmēr izgatavo rezervīti un noliec mājās, vai kur tu zini, ka tu vienmēr varēsi braukt. 2 atslēgas tas ir minimums. Protams, ideāli, ja tev ir 3, 4, 5, es nezinu, nu vienalga, cik var uztaisīt, ja? Kaut 10, ja tas iespējams, bet svarīgākais ir nestāvēt, nedarboties tikai ar vienu, ja? Un pērkot automobili pārbaudīt, vai abas atslēgas uz autiņu strādā. Tad ir vēl nianse tātad, ja? Vēl nianse lienam ārā un paskatīsimies, kā tas notiek caur durvīm. Redz, aiztais ciet un obligāti mehānisko daļu pārbaudi. Kuram ir, kuram nav, ja? Vai viņa strādā un vai atslēgu var pagriezt. Ja? Iesmērē, vienmēr iesmērē. Speciāli atslēgu smēres ir, ja? Gan silikona, lai ziemā neaizceļ. Skaidrs, ja ūdens tiks iekšā ziemā, šo funkciju nebūs iespējams veikt, jā, ar ledu un ciet. Bet tāpatās jāpārbauda, jo ja tev nestādā arī mehāniskā daļa, iedomājies, mašīni ciet, tev ir vienīga atslēga, baterija ir nosēdusies, tu netiec vairs iekšā. Tu vienkārši nevar vairs atslēgt mašīnu vaļā, viss, tev viņa nestrādā, ja? Tā normāli, redz, tu pasties uz spoguļiem, ja? Aizvarās, atverās, viss skaisti, bet kā tu tiks iekšā, ja? Tātad, nu kas jāsit stikls, tur jāmontē vaļā, jāmūķē, jālauž un vēl jāņemās. Tāpēc, lai šo visu izbēgt no šīm visām problēmām, laicīgi tiec pie vēl viens atslēdziņas. Un tad tu būsi drošībā. Tev būs 2 efektīvas atslēgas, vienu droši vari pazaudēt, bet labāk nezaudēt, ja? Un tev ir otra, no kā uztaisīt jau nākamo rezerves atslēgu. Ja? Tad pie programmēšanas arī tāpat tās tiek izdzēstas atslēgas, kas ir iekšā atmiņā, un ieprogrammēts esošās atslēgas. Nu, kaut kā tā kā seko līdz niansēm, ir kādi jautājumi par atslēgu programmēšanu un pieslēgšanu, piesaistīšanu, droši zvani raksti, lai labi ripo. Vso. Te autiņš sakārtots. Šim nebija nekā. Tagad ir 2 gabalas efektīvas atslēgas. Thanks for watching. Visu gaišu, visu jauku.